Ir atkal klāt mājas, pieneņu un cerību, putnu dziesmu un dziedošu ābeļdārs laiks. Klāt jūsu dzīvē visnopietnākais un atbildīgākais laiks. Šodien pēdējais zvans, pēc tam jau eksāmeni. Dzidri un skanīgi pa visu skolu izbirst zvanu treļi. 9 gadus dziedētā skaņa ieved jūs Baltijā pasaulē. Parasti mājās zvans skanēja uz atgriešanos septembrī, bet šoreiz tā nebūs. Protams, ne visiem, bet daudziem tikai uz iegriešanos un apdzīvošanu. Pēdējā zvana skaņā saklausām visu laiku. Pagātni, tagad un nākotni. Nu, ko 9? Varat ticēt vai neticēt, bet 9 skolas gadi ir pagājuši. Šodien piekdiena, 16. mājas, kad jums skanēs pēdējais zvans. Bet sākās viss tā kā toreiz, tālajā 1. septembrī, kad jūs, kā mazas meitenes un zēni, spērāt pirmos soļus uz šo skolu. 4 sākumskolas gados jūs iemācījāties lasīt, rakstīt un rēķināt, vēlāk gan apguvāt sarežģītāks mācību priekšmets un piedalījāties dažādās aktivitātēs. Kādi šie skolas gadi bijuši jums? Tie, lai paliek ierakstīti jūsu atmiņās un sirdīs. Un tā, nemanot aizsteidzās 9 skolas gadi. Un nu jūs dosieties pasaulē. Bet vēl mēs drusciņi jāpaceņš. Jo klāt vēl dienas, kad nāksies pierādīt, ka veltinās diedelēju. Delderījuši tavu skolas solis. Gribat vai nē, bet eksāmeņi jākārto jums katram pašam. Un šodien pie jums ieradīsies arī kāda viešņa no jūsu bērnības. Es paspēju! Kādi lieli un stipri puiši! Ai, bet jūs neko nezināt par pulksteni. Varu jums pateikt, tas ir apačdaiktiņš. Saka, tik tā, un iet, un iet, un iet. Bet līdz durvīm nekad nenonāk. Parasti es tik agri neko neuzsāku. Bet man teica, ka šodien te notiek lielas lietas. Vai tā ir? Bet tagad atļaujiet stādīties priekšā. Es esmu Pepija! Bet man tāds garš vārds, tāpēc es pašpikošu. Tātad, es esmu Pepija Viktuālija Rulgardina Krismīta Efraima meita. Garzeķe! Šī nu gan ir jocīga vieta. Un tik daudz puķu. Es jau nemaz neesmu tik smalka. Tomēr pēc manām domām tas izskatās nebīžīgi. Tā laikam nav nekādas kārtības un disciplīnas. To kārtību jūs varētu mācīties no manis. Es pati sev vakaros pasaku, kad jāiet pie miera. Vispirms es saku pavisam laipni. Un ja neklausu, tad jau piktāk. Un ja vēl neklausu, es sevi iemizoju. Vai saprotat? Tā kā es skolā esmu mācījusies veselu pusdienu, nu tik ilgi man izturēja skolotāji. Tad es gribu zināt, ko jūs esat iemācījušies. Sāksim. Cik ir 5 plus 7? 12 pareizi. Bet cik būs 4 plus 8? 12.
nestaigājiet. Ai, bet tas taču nekas. Gan jau dzīvē iemācīsieties. Sevišķi, ja vajadzēs skaitīt konfektes. Jums vajadzētu redzēt skolas Argentīnā. Es tur mācījos. Tur nav nekādu mājas darbu. Matemātika tajā skolā arī nav. Un lasīšana notiek tikai vienīgi piekdienās. Un tikai tad, ja kādam līdzi ir kāda grāmata. Bet nevienam nekad nav. Tā tad arī lasīšana nenotiek. Bet vai jūs gribat zināt, ko tad mēs tur darām? Mēs ēdam konfektes. Tās dod enerģiju, un bērniem ir darba pilnas mutes. Bet tagad es gribu pārbaudīt, cik labi jūs pazīstat savu skolu. Vai jūs zinat, cik logi ir skolas ēdnīcā? 3, 5, Tuvu, bet nav. 6, 4, Nē. 3. Nē. 7, 4. Kurš teica 4? Bet vai jūs zinat, cik galdu ir skolas ēdnīcā? 16. Nākamais jautājums. Cik ieeju ir skolā? 3. Ak, mans Dievs. 3, Nepareizi. 2. Pareizi. Nākamais jautājums. Vai jūs zinat, cik skolā strādā skolotāju? 3. Pamāc. 24, Pamāc. 27, Pamāc. 3, Daudz, daudz. 4, 9, Vairāk. 6, Bišķi vairāk. 5, 65. Pareizi. Nākamais jautājums tāds grūts, par to jūs dabūsiet lielu konfekti. Vai jūs zinat, cik skolā mācās skolēnu? 625, 625. Pareizi. Nākamais jautājums. Vai jūs zināt, cik 9. klasēs ir skolēni kopā? 9, 17, Pamāc. No? 70, Bišķi mazāk. 73, Bišķi mazāk. 65, Pareizi. Nu, tas jau jums gāja grūti. Tā man liekas, ka skola vēl jums jāiepazīst. Es jums liktu vēl kādu laiku padzīvot skolā. Ai, bet tas taču nekas. Jums taču priekšā kaut kāda eksāmena, vai ne? Nu jā, jūs noliksiet eksāmenus un jums sāksies brīvdienas. Bet man? Kā būs man? Vai man kāds dos brīvdienas? Nē, pat ne vismazākās. Tas ir netaisni. Tas ir absolūti netaisni, un es to necietīšu. Ideja. Es taisīšu pati savu skolu, kurā visu laiku atpūšas, lai, kādas 16 dienas gadā var mācīties. Ai, tu lai paliek. Dzīvojiet jūs visi sveiki un nekad neaizmirstiet bērnību. Tad jūs sapņojāt pašus brīnišķīgākos un fantastiskākos sapnis. Bērnība ir tikai viena. Lai jums veicas! Atā! Jūsu skolas laiks tuvojas beigām. Tādēļ savu stafeti nodot 8. Vārds 8. klasē.
mīlīši. Šodien esam sapulcējušies par godu jums, jo jums beidzot ir pienācis pēdējais zvans. Mēs, abas 8. klases, esam sagatavojuši interesantus un prātu veicošas aktivitātes, pārbaudīsim jūsu sportiskās prasmes un esam sagatavojuši jums maz pārsteigumu. Tagad mēs jums pārbaudīsim, vai jūs esat gatavi eksāmeniem. Tur jau pavisam drīz ir klāti. Lūdzu, izvirziet no klases vienu pārstāvu. Izvēlieties vienu pieejas. Varbūt mēs skatās. No matemātikas, latviešu valodas un vēstures. Tagad jūs pārstāvosies pie jums un jums kopīgi jāizpild uzdevumi atbildes jānodod 3 minūšu laikā. Šaubiņš lūdzu atklāt. Jautājums ir, kāds ir laukums saistīts ar Jāņa vārdu? Nosaukt. Sākam, laiks! Kāpēc? Es zinu to, ka viņš piedalījās skolas atklāšanā. Tas arī Jums ir vajadzīgs papīrs, tik ilgi vēl? Jā! Tad 6 vai 5? 5, 4, 3, 2, 1, laiks! Šitā rupšķi, ja es sācu redzēt, ka kamēr tā neraukstu. Es atgriezu, pirms tam var rupšķi, to man nav Es to garām nogāju. Pagad, es tad tagad rāpošu. Ingris, tu man ielaid tur iekšā sēdēt. spējat izpildīt dotos uzdevumus, tāpēc eksāmena laikā jums nebūtu jāizņemas pildspalva no drauga. Mēs jums dāvinām katram veiksmes pildspalvu.
Skolotājus arī. Es atvainoju. Tev viņai galva. Lūdzu, klusu! Ko domā skolotāji par jums kā klasi un esam to apkopojuši vienā video? 9. 9. Atvainojamies.
Vēl vienreiz. Sponsorē Ķīnas fabriku un parakstopām mums tās ir atsūtījis. Un Justins Bībers tās ir nominējis. Tātad vienāds laiks nominācijām. Lūdzam neapvainoties, ja nominācijas ir kā uz joku. Nevajag to uztvert personīgi. Nominācijā Čumpelīte uzvar Estere Balota 9A. Nominācijā Tauta puika uzvar Werners Štoves. Nominācijā Sliņķis uzvar Rolands Konrāds. Nominācijā Rīgas uzvar Edietēs Remulājiem. Nominācijā Galtnieks uzvar Mārcis Veids 9. Nominācijā Garausīts uzvar Anna Vērtiņa 9. Madara Karīnas Tagala. Nominācijā Saulīgi uzvar Elzbieta Dāsa. Nominācijā Kišiņ uzvar Kalēja Sīkne. Madara Kalnīte, Anni Eizenāra.
īpaši procentāli. Nominācijā Teji uzvar Zaidu Šukteri, Laika Zveja, Zaidu Šenpālu. Nominācijā klases tēmjā uzvar Renkārds Klasniņš, Toms Vīgs. Nominācijā Armīnieks uzvar Uvis Kumbergs, Nominācijās Brīdīs uzvar Matīs Kronbergs, Evils Vilks, Nominācijā Zāliškā ir vinējis Grūts Ivars, Nominācijās Vilpe uzvarējis ir Jānis Dzīvels 9C, Dāls Dairis Matisons 9B. Nominācijā Riekstiņš uzvarējis ir Gunārs 9C. Nominācijā Tautas bērns uzvarējis ir Krāvece Laura 9A, Punta Raniela 9C un Eiman Katīte. Nominācijā Mikija Perle uzvarējis ir Mihailo Luīs 9A, Nino Marlīna 9C un Šora Aivī 9B. Nominācijā Stīga uzvarējis ir Ruicāna Diana 9A, Palkalnietis Rovenes Šerlija 9C, Garkals Kristiāns Cīkus 9B. Un nominācijā Puķīta uzvarējis ir Timbra Linkas Cīņa 9A.
Alvina Itālija. Mēs atvainojamies notikusi kļūme, vēlreiz lūdzu priekšā Grabovskis Jānis 9B Krostāliņš. Nominācijā Siksniņa uzvārds Siksna Laima 9C, Pulpurs Ingus 9B. Nominācijā Salstariņš uzvar Cirkše Anna Lūcija 9A. Nominācijā Susuriņš uzvar Teiberg Nelda 9C, Rāzma Kiti Ieva 9C. 9A. Nominācijā Plūmītis uzvar Plūme Ričards 9A. Nominācijā Kukaini Mīle uzvar Upner Renāts 9A, Tejus Linda 9C, Sokolovska Zeverts 9B. Ja jums kādam nav bijusi balviņa, pēc pasākuma lūdzu atnāciet pie mums, mēs noskaidrosim, kas ir noticis. Mārtiņš Lakstīgals. Mārtiņš Lakstīgals, Sirdspuķītis. Rauls Ābele, Āboltiņš. Nominācija pašlaik beigusies, bet arī neesam aizmirsuši arī par skolotājiem, kuri jums ir palīdzējuši, pateikuši kādu skarbu vārdu, atbalstījuši grūtā brīdī, kuras vienkārši ir bijuši kopā ar jums visus šos 5 gadus. Skolotājs Gunta Sedelniece ir kļūst par sirsnīgāko skolotāju. Skolotāja Mārija Kurtniece kļūst par laipnāko skolotāju. Skolotāja Aija Līga kļūst par tautas māti. Mēs esam arī nominējuši skolnieks no katras klases, kurš mūsuprāt ir pelnījis titulu princis un princesi. Un arī tā sāka klasa par princesi ir kļūsi Linda Timbre.
No 9. A klases par princi kļuvis ir Mārcis Veits. Par princis ir kļuvusi Laura Bukovska. Viens iekšā, viens iekšā. Vienais tāpēc. Ļoti atklājumā. No 9. B klases par princi ir Kristians Vingus Garkals. Varētu, čau, Kristīnā! Es tev pazīstu! Elizabete. No 9. C klases par princi kļuvis ir Gunārs Veits. Tāpēc mēs abas 8. klases sagatavojam mazu staltu sveicienu jums pēdējā zvanā. Nākam saņemt dāvanu un varētu sapulcēties uz kopīgu bildi.
ļoti labi pēdējo slēmu. Es ceru, ka jums tas patika. Mēs zinām, ka jums tuvojās eksāmeni, un mēs vēlam jums veiksmi uzrakstīt un turpmāk dzīves gaitās, lai viss izdodas. Un vēlreiz atkārtojot, ja kādas kaut kas tur nominācijām vai balviņām kaut kas nav kārtībā, lūdzu nāku pie mums. Tātad, ja jūs es jums pirmkārt novēlu nokārtot eksāmenus kārtīgi, labi, izcili. Otrkārt, ja jūs tos nokārtosiet un pametīsiet Jāņčakas skolu, tad audziet lieli, gudri, skaisti un stipri un galvenais kārtīgi mācīties. Tagad no jums, no 9. A klases, liels paldies! 3, 4! Paldies! Arī 9. C klases vēlas pateikties par pēdējo zvanu no 7. Paldies par uzmanību un doties uz tavām klasēm. Skola. Šī vārda nozīme atklās tikai laiks. Tāpēc arī jums 9 ir vārds. 9A, 9B, 9C.
pats, padomā, ko jūti draugs. Vecās sēnas atstāj šeit, tev tās vairs nevajag, jaunas emocijas gaida. Mēs jums vēlamies pateikt lielu paldies par šiem kopā pavadītiem gadiem. Mēs ir bijis grūti, bet kopā mēs visu to esam pārcietuši. Mēs 9. pasakamies 8. par izrotāto klasi un pēdējo zvanu. Un arī mūsu klases audzinātājiem par izturību un kopā pavadītiem laikiem un, protams, pārējiem skolotājiem. Paldies! Beidzot lieciet mani mierā, kumpiņas sastāv.
Una savu mulku grauza, pumpiņa rasa savu. Mūsu stundu nevadīja, pumpiņa rasa savu. Pikša zeķes vadīdama, pumpiņa rasa savu. Stundā visus molināja, pumpiņa rasa savu. Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. 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 Pusmiesē mūs visus sauca, pumpiņ rasa savu. Brozeri ir atnākuši, pumpiņ rasa savu. Skiča stundā būta plaušā, pumpiņ rasa savu. Tagad pušam jūsu sejās, pumpiņ rasa savu. Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. 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 Pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. Pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ rasa, pumpiņ mūsu skoliņām. Tagad es, paskatoties uz saviem klases biedriem, redzu, cik ļoti mēs esam mainījušies un kā mēs esam izauguši. Tāpēc mēs izvēlējāmies parādīt jums, kā mēs esam izauguši šajos 9 gados. Lūdzu, video.
kā arī mēs pateicamies skolotājiem par mācību stundām par šiem 9 gadiem. Un liels paldies! Paldies! Godātie klātesošie, arī mēs vēlētos teikt paldies skolai un skolotājiem par izturību un kopā pavadītiem 9 gadiem. Ceram, ka mūsu dziesma būs atbilstoša šī brīža noskaņai. Bet tagad vārds direktors vietniecēs Ilonai Leitānei. Var dzirdēt?
Es arī gribu teikt paldies visiem par izturību. Man ļoti patīk 9. C klases kolektīvi. Jā, paldies mums skolotājiem, bet skolotāji arī jums tā lielu paldies par izturību visus šos 9 gadus. Nu, 9 gadi, ja mēs tā skatāmies kopā, tas tomēr cilvēka dzīvē ir diezgan tāds nozīmīgs laiks. Un tā kā te arī Pepija uzdeva jautājumu, es arī gribētu jautājumu jums uzdot. Vai jūs man tā uzreiz ātri varat pateikt, cik gadus no šiem 9 jūs esat atradušies šeit, šajā ēkā? Cik apmēram? 4 gadus, par 20, katru dienu par 24 stundām? Nebūs tā daudz? Jā, tā tad būs konsultācijas matemātikā, ja matemātikas skolotāji, tad varēs parēķināt, jūs varēsiet, jā. Pēc tam tos gadus palieciet jau uz dienām, tad uz stundām un sekundēm, un tad jūs redzēsiet, kāds skaitlis. Tas noteikti ir attālums no Zemes līdz mēnesim, bet varbūt arī līdz saulei. Tātad ļoti, jā. Bet ja tā nopietni, tad 9. klases nobeigums, tas ir tāds pirmais nopietnais dokuments, ko jūs noteikti visi saņemsiet, jo skolotājiem noteikti būs bail no tāda dzelzgriezēja, būs bail, būs eksāmenos atzīmes, un tā kā es jau zinu, ka jūs šeit visi jau esat potenciāli 9. klases absolventi, eksāmenos vērtējumi būs ļoti labi, vai ne? Jā. Un tad mēs visi tiksimies izlaidumā. Bet, ja mēs šo te izglītošanos salīdzinām ar māju, man vienmēr ļoti patīk salīdzināt izglītošanos ar māju, tad es teiktu tā, no 9. klasē jūs esat ielikuši mājai pamatīgus pamatus un pagrabu izbūvējuši. Piekrītat? Vai jau pirmo stāvu arī? Pirmam stāvam ielikuši logus vēl, teiksim, ja? Bet vai jūs tādā mājā gribētu dzīvot? Diez vai. Jūs noteikti gribat dzīvot kārtīgā lielā, vismaz, kur ir pirmam stāvam arī jumts, ja? Ir tā. Bet es jums novēlu daudz stāvu mājā dzīvot, lai jums katrs nākošais stāvs, tad ir katra nākošā izglītošanās pakāpe. Pamati ir kārtīgi, mēs gaidām jūs nevis citā, tā kā 8. klase teikt, citā vidusskolā, bet mūsu vidusskolā, jo jūs vienkārši esat fantastiski kolektīvi. Uzreiz varam nokomplektēt 2 brīnišķīgas 10. klases. Lai jums veicās eksāmenā, es saprotu, ka jūs esat uz tādu